Labdien! Šodien pie mums ciemos ir Rīgas Stradiņu Universitātes juridiskās fakultātes dekāns, mans pasniedzējs Jānis Grass, kurš arī ir starptautisko tiesību doktors. Labdien! Labdien! Sakiet lūdzu pavisam īsi, vai Ziemassvētku noskaņa jau ir jūs sasniegusi? Es domāju, ka pamazām sasniegs, tāpēc, ka šodien pirmais advents, un mēs redzam, ka Latvijas pilsētās, ciemos, pamazām tiek iedetas Ziemassvētku eglītes, kas rada bērniem prieku. Es domāju, ka apkārt ir pietiekoši daudz sniega, kas tiešām rada iespēju, ka beidzot mums būs Ziemassvētki. Un redzam šo priecīgos bērnus, kas labprāt slēpo vai brauc uz ragviņām. Tā kā es domāju, šī Ziemassvētku atmosfēra pamazām ienāks mums visiem. Ņemot vērā to, ka jūs esat starptautisko tiesību eksperts, ja tā varētu teikt, parunāsim šodien par tādām starptautiskām lietām, starptautiskiem notikumiem. Pirmā tēma, kas man liekas ir ļoti aktuāla mūsdienās, ņemot vērā to, ka arī Eiropā šobrīd ir saspringts laiks, ņemot vērā Ukrainas konfliktu, ir NATO. Vēlētos jums pajautāt, tad kāda ir NATO relevance un ietekme pasaulē? Es domāju, ka viennozīmīgi pateikt, ka šobrīd NATO ir pasaulē stiprākā militāra alianse. Mēs Latvija esam maza valsts, un mēs nevaram pastāvēt bez stipriem draugiem. Es atceros kādreiz, kad es studēju Latvijas universitātē, Starptautiskā attiecību institūtā, tad mums bija tāds kurs starptautiskā politika. Un es zinu, ka toreiz es pats stāstīju savu to drošības formulu Latvijai pasaulē, kad mums jādzīvo tā, lai mums ir lieli, labi draugi, vismaz 3 no 5 varenajiem. Respektīvi, ANO drošības padomes pastāvīgiem locekļiem. Kamēr mums ir šie stiprie draugi, vismaz 3, tad es domāju, ka mūsu drošība, kā valstī, kura ir drošības patērētāja, vienmēr būs garantēta un tā tālāk. NATO neapšaubām ir stiprāka alianse. Neapšaubāmi, ka tas dod mums šī drošības garantijas. Ja mēs runājam par šo 5. pantu, kas garantē aizsardzību Eiropā un Ziemeļamerikā, šis pants, protams, iedarbinās tikai vienu reizi līdz šim vēsturē. Tas bija pēc teroristu uzbrukuma attiecīgi Viņtorņiem. Protams, kā tas izpaustos praktiski, ja tiešām būtu jādara šeit Eiropā, tad vēl, par tam praktiskajiem soļiem, ir grūti ko prognozēt, bet neapšaubām, NATO ir pretsvars attiecīgi Krievijai, un dabīgi, kad arī Ukraina šobrīd, kas ir norūdīta kaujās, Ukraiņa armija, manuprāt, šobrīd ir viena no kaujas spēcīgākajiem Eiropā, tāpēc viņa pieredze. Protams, viņi ļoti atkarīgi ir no mūsu ieroču piegādēm. Un, cik es zinu, tad tā skaitā NATO dalībvalsts piegādā milzīgi apjomu no tā, kas šobrīd Ukraiņiem ir. Protams, arī es nesen biju Kievā un tikos ar saviem ukraiņu kolēģiem. Un, viņi teica, liels paldies, kas pienāk, bet tas joprojām ir nepietiekami, lai varētu gūt šo virsroku. Būtībā mēs redzam, ka Ukrainā iestājas tāda pata situācija, kad neviena pusēm nevar gūt izšķirošo pārsvaru. Līdz ar to, tās NATO piegādes, ne tikai NATO piegādes, arī vispārējo valsts, kas šajā koalīcijā, viņas ir pietiekamas, lai Ukraina noturētu šīs pozīcijas, bet tomēr, lai gūtu izšķirošu pārsvaru, tas vienalga nepietiekami. Sāksim ar to, ka nav lidmašīnu, joprojām F-16, lai paredzētu no gaisa un tam līdzīgi. Tā kā šobrīd ir iestājies tāds pozicionāls karš, kur neviena no pusēm nespēja gūt šo attiecību pārsvaru. Un, protams, arī nevajag nonientināt par zemu Krievijas spējas noturēt tās pozīcijas. Atcerēsimies šos milzīgos pasaules karus, kas bijuši Eiropā. Sāksim kaut vai ar Bonapartu Napoleonu. Attiecīgi ar viņš ieņēma Maskavu, un beigās tāpat šo karu pazaudēja. Arī Hitlers gandrīz ieņēma Maskavu, bet tomēr tas bija pa maz. Un redzam šo spēju Krievijā cilvēkiem pašorganizēties, un viņi neskaita cilvēku dzīvības. Un tas viņam ļauj izšķirošā momentā tomēr sagrupēties vai tam līdzīgi. Tā kā nevajag novērtēt pa zemi. Es ļoti ticu, ka taisnība uzvarēs šajā karā, un šajā karā agresors bija attiecīgi Krievija,
Viņi ir jāsoda par to, vai ne, bet joprojām tas spēks, kas ir Ukrainas pusē, ja, šī mūsu palīdzība vēl nav pietiekoši militāra. Mēs esam Latvija, mēs esam maza valsts, mēs nevaram to nodrošināt. Ja. To var nodrošināt tikai lielās valsts, kā Amerika, Lielbritānija, Francija, Vācija un tā tālāk, ja, bet Ukraiņi man paši saka, mums vajag vēl ieroči, ja, lai gūtu šo izšķirošo pārsvaru. Sakiet, vai jūs piekritīsiet tādam apgalvojumam, ka šis fakts, ka ne tikai Ukrainā, bet piemēram arī šobrīd aktuāls konflikts Izrēlā, daudzās citās valstīs 21. gadsimtā ir bijuši šī kara darbība, kad pastāvējis jau ir NATO. Vai jūs piekritīsiet tam, ka šis ir tāds zelta laiks starptautisko tiesību kritiķiem? Jā, protams. Sāksim no to, ka, teiksim, kaut vai ANO. ANO ir 20. gadsimta produkts un otrā pasaules kara uzvarētāji izveidos produkts. Kamēr bija augstais karš, šī sistēma strādāja, bija tāda, teiksim, tāda noturēšana, bija tomēr, nebija lielo konfliktu, jā, bija reģionāli konflikti un tam līdzīgi, jā. Bet tad, kad beidzās, teiksim, augstais karš, tad ANO netika laicīgi reformēta. Un šobrīd, protams, ja, ņemot vērā tas reālijas, ja, un, protams, ir pietiekoši daudz kritikas pret ANO, šobrīd sanāk tā, ka, teiksim, valsts, kas bija viena no otrā pasaules kara uzvarētājiem, šobrīd ir kļuvusi par lielāku agresoru, kas klāja pārkāp starptautiskās tiesības, ja, un lūk šīs veto tiesības, attiecīgi ANO viņai ļauj, teiksim, neīstenot pilnā mērā to, ko ANO varētu normāli darīt pret kādu citu agresoru. Tas ir fakts, un tāpēc šī kritika ir jāuzklausa, ja, par to, ka šobrīd humanitārās tiesībās, tiesībās pilnībā nedarbojas starptautiskās tiesības. Tas ir fakts, vai ne, ja, jo šo agresiju mēs nevaram atturēt ar tiesiskām līdzekļiem. Ja mēs paskatāmies vēsturē, tad bija Tautas Savienība, un toreiz, kad PSRS veica uzbrukumu pret Somiju, tas bija, manuprāt, kaut kur mēnesis jautājums, ja? Un PSRS tika izslēgta no Tautas Savienības. Tieši par šo agresiju un tam līdzīgi, ja? Diemžēl šobrīd tas ANO nav, teiksim, iespējams. Protams, arī ANO ietvaros notiek, zinām, tādi, varbūt, mazāk redzami procesi, bet tikko novembrī bija vēlēšanas ANO starptautiskajā tiesā. Un pirmo reizi tika izbalsots Krievijas pārstāvis. Process ir pietiekoši demokrātisks, ja? Arī man prasīja kā tiesību doktoram, man viedokli par visiem tiem potenciāliem 5 kandidātiem, kas var būt, vai ne, ja? Un arī es rakstīju savu atzinumā, kad es noteikti neesmu pret šo te Krievijas pārstāvu dalību kā starptautiskās tiesas tiesnesim. Jo viņš atbalstīja šisu agresīvu, un piedod man, ja? Jebkurš tiesību doktors pateiks, ja? Ka tas, kas notiek Ukrainā, tas ir pārkāpis tik daudz, ja? Kādu vēl līdz šim neviens no ANO drošības pastāvju locekļiem nebija izdarījis nekad. Ja? Visi ir kaut ko pagrēkoši. Būsim godīgi, vai ne? Bet tas, ko izdarīja Krievijas federācija, tad es pat kādreiz teicu, vai ne, ka būtībā ar savām bumbām Harkovā un Kievā vai Ļuvā viņi vienkārši samumboja jau ANO statūtus. Diemžēl esošā sistēma, ja, neļauj tiesiski attiecīgi šo ANO statūtu grozīt, ja, vai pieņemsim izmēs Krievijas federāciju no ANO drošības padomus. Ir viens tāds, kas manā skatījumā, bet tur ir vajadzīga politiskā griba valstīm, teiksim, kāda 2/3 no ANO dalībvalstīm, teiksim, nobalsot par to, kad mums vajadzētu pārjaunot statūtus kopumā. Ja. Respektīvi aizstāt vecos ar jauniem, ja. Uztaisīt smuku preambulu, atrunāt to, kad, teiksim, tie statūti atspoguļoja otrā pasaules rezultātus, vai ne, ka tā nonācis ir izmaiņas un ņemot vērā to, ka viens no drošības padomus pastāv locekļiem vienkārši ejot uz prātā šobrīd, ja. Tad mēs radam kaut ko jaunu, ja, bet, teiksim, esošo statūtu ietvaros, ja, tas nav iespējams. Un tādēļ piekrītā kritikai, man, ka šobrīd tiešām, ja, ANO, kam būtu jārūpējas par mieru pasaulē, ja, diemžēl to nespēja nodrošināt. Bet ņemot vērā tieši to, jūs tieši pieminējāt par to, ka ANO tā galvenā misija ir nodrošināt mieru pasaulē.
Bet atskatoties uz šiem notikumiem gan Ukrainā, gan kaut tā pati Izraēla, arī Irāka bija, ja nemaldos, 10 gadi atpakaļ. Vai ANO šajā kontekstā ar šo nav zaudējusi to savu ietekmi pasaulē? Es teiktu tā, jā un nē. Protams, ka ietekmi ir zaudēt tā ziņā, kad cilvēki, es domāju, mazāk uzticas ANO spēja kaut ko zināmās robežās izdarīt. Ja. No otras puses, tāpat ANO eksistē un tāpat notiek šī darbība, un tas ir galvenais fórums, kur satikties, teiksim, kaut vai padiskutēt vai ne, un tam līdzīgi. Vai ne, ja. Bet tas, kas šobrīd notiek pasaulē, ja, kad es pilnīgi tā jūtu, ja, kad sākās šis karš Ukrainā, pēc tam bija tāds, kā lai pasaka, tāds, es teikšu iedzienu klusais karš. Azerbaidžāna pārņēma šo Kalnu Karabahu. Ja? Bet tur nebija tik liels militārās cīņas, vai ne? Bet tomēr, ja? Ņemiet vērā, ka pasaules uzmanība bija piekalta Ukrainas notikumiem. Azerbaidžāna izmanto situāciju, vai ne? Un tā klusiņām, ja? Izdarīja to, ko viņi gribēja. Vai ne? Tagad mēs redzam šo te Hamas uzbrukumu attiecīgi Izrēlai. Es domāju, ka nav tiešas saknes starp Krieviju un Hamas, bet netieši noteikti ir. Noteikti arī Maskava, teiksim, provocēja, kad ir laiks, tāpēc, kad netieši ar šo te Hamas uzbrukumu, tāpat mēs saprotam, ka arī ASV ir jāpievērš lielāka uzmanība attiecīgi Izrēlai, kas viņu personālais sabiedrotais, ja, un tam līdzīgi. Ja. Dabīgi reiz parādās jautājums, ja, vai tāpēc nebūs mazāk palīdzība Ukrainai un tam līdzīgi. Ja. Tad šis te konflikts pēc būtības, viņš nedaudz atņem to palīdzību, ja, kas ir šim gāja tikai Ukrainai. Bet uzreiz dabīgi, kad arī Izraela parādās un tam līdzīgi. Ja. Un mēs redzam, ka tādi konflikti, kas ir bijuši, ja, un tam līdzīgi, ja, viņi tam uzplaiksnī. Ja. Dabīgi, ja man kāds pirms 15 gadiem teiktu, ka starp Krievi un Ukraina iespējams ir karš. Es zinu, ka tur bija viens momentiņš, ja es nemaldos 2004. gadā, tas nāk 20 gadi atpakaļ, kad tur par to Kerčas šaurumu tur pacelās jautājums, vai sākās strīds jau starp Krievi un Ukrainu. Ja. Bet es nekad nebiju domājis, ka paies vēl cik gadu, vai, ja, un sāksies šis te karš, kurš sākās 14. gadā jau. Ja. Un tad bija 8 gadi pamiers, un viņš turpinās un tam līdzīgi. Ja. Katrā gadījumā tie, konflikta punktiņi pamazām uzliesmo, ja, un tā mazliet tajā, kopējā pasaules amplitūdā tas parādās, ja, kad uzpelvam dabīgi, kad, netieši viņi visi saistīti, netieši, ja, jo tas izraisa nākošu konfliktu, vai tam līdzīgi, vai ne, un arī Izraēlā bija pilnas tiesības atbildēt šo teroristu uzbrukumiem, ja, un Hamas jau pat par sevi ir, būtībā, teroristisks grupējums, ja, kurš pat atzīts, vai ne, un viņš nav grupējums, kurš ir pozitīvi noskaņots. Viņam viens mērķis – iznīcināt Izraēlas valsti. Ja. Līdz ar to Izraēlas puses, ja, šeit ir pilnas tiesības, ja, atbildēt ar to, ko viņi atbildēja. Protams, kā jebkurā šādā konfliktē ceļš, tā kā tas ir Gazas sektorā, kur ir daudz civiliedzīvotāju, ja, un tam līdzīgi, un šie tuneļi un vispārējais, vai ne, tad, lai cik nebūtu precīzi ieroči Izrēlā, ja, vienmēr, diemžēl, cietīs arī mierīgi iedzīvotāji, tas neizbēgami, ja, un tā tālāk. Ja. Līdz to, tas, pie kā šobrīd spekulē Hamas, ja, kur iesāk šo konfliktu, vai ne, ka, lūk, iet bojā mierīgi iedzīvotāji, ja, un tas tā notiek. Un tas tā būs, diemžēl, ja, jo, lai cik nebūtu precīzi ieroči, un lai kādi būtu mērķi Izraēlas armijai, ja, vienmēr šādā pārapdzīvotā teritorijā cietīs ar mierīgi iedzīvotāji. Bet sakiet tā, kāpēc joprojām mums dzīvo 21. gadsimtā, kur cilvēku tiesības tiek liktas kā visaugstākā vērtība? Ir izveidotas dažādas šīs starptautiskās organizācijas, valstu alianses. Kā var būt tā, ka joprojām nav kāds šis te aizsardzības, jeb drošības mehānisms, kas nepieļautu nekāda veida kara darbību? Redziet, es domāju, ka ja Rietumu pasaule, un tajā skaitā NATO, būtu bijuši daudz stingrāki savu nostājā 2014. gadā, varbūt šis te karš nebūtu sācies.
Diemžēl mēs bijām gļēvi. Mēs pakatījām pirkstu Krievijai, ka tā nevar van, ja. Vienlaicīgi turpinājām ieroču piegādes, ja. Un tā tālāk. Un vienkārši Krievija sajūta, ja, ka viņiem viss atļauts. Jūs iedomāties. Krievija ir ANO drošības padomas pastāvīga locekle. Viņi apzinās šī te statusa nozīmību. Krievija ir atomieroči, ko viņam piedraud. Visu laiku, tur kāpēc te pirkstu man pamēģiniet, lai šito van, ja? Lai viņi to nav iedarbinājuši vēl nekad, ja? Un tā tālāk. Un šī te, teiksim, ES, NATO dalībvalstu ļoti vājā reakcija uz Krimas aneksiju, uz to, kas notika Ukrainas austrumos, tad ļāva Putinam, kas saka, nu, sajusties vējas pārnos, ja, kad es varu darīt, ko es negribu. Es domāju, tas momentiņš vēl nekad, un ja kādā valstī, kādā Krievijā, pievaras šās cilvēks kā Putins, tad neviena cilvēktiesība konvencija, organizācija vienkārši nevar apturēt. Viņš dara to, ko viņš saprata, ka es varu darīt. Viņš nebija gaidījis, kad pēc tam, kad viņš uzbruks Ukrainai. Šoreiz tomēr būs reakcija pilnīgi savādāk. Es domāju, ka viņš novērtēja. Vai arī, teiksim tā, viņi padomnieki domāja, ka, nu kas ir tur, atkal rietumi pakatīs ar pirkstu, ja? Kijevu ieņems 3 dienās. Tur būs kaut kādas sankcijas, mīkstas un tam līdzīgi, vai ne? Bet tomēr viņš pareitinājās. Tā palīdzība no rietumiem bija pietiekoša, ja? Lai Ukraiņi veiksmīgi atsevišķi šo te pirmo, teiksim, posmu uzbrukumu, ja? Atzītu ārā no Kīvas pievārds, ja? No Harkivas, ja? Un tā tālāk, no Hersonas, ja? Un to nebija. Līdz ar to šajā gadījumā, ja patiešām parādās cilvēks kaut kur pasaulē, Eiropā, ja? Šajā gadījumā Krievijas federācijas prezidents, ja? Kurš satries pēc pārējos, ja? Tad te neviena konvencija vai organizācija neturēt nevar. Līdzīgi kā pieņemsim, ja? Kaut tas pats pieminētais vai Napoleons, ja? Vai Hitlers, ja šāds cilvēks parādās kaut kur, viņu nekas neapturēs. Viņi apturēs tikai brutāls spēks, respektīvi, tad, kad viņu sakauj, jā, tad atkal mies kaut kādi 100 gadu nosacīt. Ja? Tad tā pareitināt, teiksim, Napoleons, ja? 19. gadsimta sākums, vai, ja? Pirmais pasaules karš, otrais pasaules karš, attiecīgi tas laika pēc kaut kur 120 gadu. Un pēc tam, jā, tad atkal ir kāda 100 gadiem miers Eiropā, ja? Jo tas cilvēciņš, kad domājas, ka viņš ir krūtākais visā Eiropā, ja? Viņš tiek sakauts. Un dabīgi, ka tā cilvēki, teiksim, saprot, ka tā nevar, ja? Tā nevar, vai ne? Un manuprāt, teiksim, pēc šī te, teiksim, Napoleona kariem, pēc Pirmā pasaules kara, pēc Otrā pasaules kara, vismaz 2 tie smagsvari Eiropā, ja? Tātad Vācija un Francija saprata, ka labāk ir ekonomiskai kari, bet nevis militārai kari. Ja? Un vismaz tur tas bija pielēts, ja, frančiem un vāciešiem, ja, kad vajag sadarboties ekonomiski. Ja? Jā, mēs cīnāmies, kura kompānija stiprāks un spējīgāks. Ja? Bet tikai ne šo te iznīcināšu militāro spēku, ja? Mēs saprotam, ka ja ir atomieroči, ja, tad tas var būt beidzamais karš pasaulē vispār. Ja viņi tiešām tiek iedarbināti, ja, un tam līdzīgi. Ja. Tā kā, manuprāt, vācieši un franči izdarīja šo te, teiksim, atziņu jau pēc pēdējā kara. Ja. Pēdējā karā Krievija bija uzvarētāja pusē, ja. Un ņemot vērā viņu status ANO un šo te, kas bija tas putinismu, tāda iedoma, ka mēs esam krūtāki Eiropā, ja, novada pie šī konfliktiem, kas šobrīd ir Eiropā un arī vispār pasaulē. Parunājam par kodolieročiem. Jūs tikko minējāt, ka šajā gadījumā Krievija ir tā, kas ik pa laikam dod to signālu, ka viņa varētu izmantot šos te kodolieročus. Bet kā jūs redzat, vai ja valstīm, kurām šobrīd nav kodolieroči, ja viņiem viņi būtu, vai tas nevarētu būt kā kaut kāda drošības garantija? Jā, tātad Krievija vairākas reizes draudējas pasaulē, ja, no NATO, ja, kad ir kaut kādas sarkanās līnijas, ja, jūs tos pārkāpsiet, mēs izmantosim vismaz šos taktiskos kodolieročus, ierobežotā teritoriju un tam līdzīgi. Ja. Manuprāt, tas sarkanās līnijas bija triecieni pa Krimu, manuprāt, triecieni par šo tiltu, kas ir no Krieviju un Krimu. Ja. Bet tas ir noticis, ja. Šie triecieni bijuši veiksmīgi, ja. Bet Krievija projām nav lietojuši atomieročus. Ja.
Tas, ko jūs man uzdevāt par tiem atomieročiem, ja? Sāksim ar Ukrainu pašu par sevi. Tātad 1997. gadā tika parakstīts šis te Budapestas memorandums, ar kuru Ukraina atteicās no saviem kodola ieročiem. Apmaiņā pret to tā laika kodola lielvalstis, tātad gan Amerika, gan Francija, gan Krievija garantēja Ukrainas robežu neizskramību. Un redziet, Ukraiņi atteicās no atomieročiem, un kas notiek pēc 20 gadiem. Ja Ukrainai 2014. gadā būtu bijuši atomieroči, nekad Krievija neuzbruktu Ukrainai. Un tāpēc lūk šis te tā divas mācības. Pirmkārt, ja, šobrīd daudzas valstis, kas arī gribētu būvēt sev vai izveidot šos atomieročus. Ja. Sāksim no Ziemeļkorejas vai, teiksim, Irāna un tam līdzīgi. Ja. Viņiem šis Ukrainas precedents un šis te Budapestas memorandums kalpo kā tāds arguments, kāpēc viņiem ir vajadzīgi atomieroči. Viņi tā teiks, teiksim, kurās tribīnē, ja, paskatās Ukrainu. Ukraina atteicās no atomieročiem, kodola valstis to garantē, viņi to, teiksim, robežu neizskramību, ja, bet kas notiek pēc attiecību pēc 20 gadiem. Un savukārt, droši vien, tas, ko es varbūt minēju iepriekš, vai ne, attiecas, teiksim, uz Ameriku, uz Lielbritāniju un uz Franciju, vai ne. Tad šīs te valstis garantēja Ukrainas robežu neizskramību. Tas nozīmē, ka šobrīd viņiem ir jādod maksimālā palīdzība Ukrainai, lai attiecīgi Ukrainas teritorija tiktu atbrīvota no Krievijas karaspēka. Viņi bija tie, kas teica, mēs esam jums garants, ka Ukrainas robežas netiks grozīts. Tad cienījami amerikāņi, cienījami briti, cienījami franči, palīdziet. Jūs bijat tie, kas teica, ok, Ukraina nebūs kodola ieroči, bet mēs jūs kas aizsargāsim. Viņi to dara, protams, teiks amerikāņi, vai ne, teiks nost, vai ne, bet vienalga šī palīdzība nav pietiekama, ja, lai Ukraina gūtu šīs teritorijas, ja, ko ir pazaudējis tikai tā, ka viņam nav šobrīd atomieroči. Bet sakiet, lūdzu, piemēram, tāda valsts, kā, labi, ņemsim vispār visas Baltijas valstis, vai mums būtu vispār iespēja kādreiz, mēs savākt visgudrākos, teiksim, zinātniekus no šīm trim valstīm un pieķerties pie savu kodolieroču ražošanas? Vai tas vispār būtu iespējams? Es domāju, tas nav iespējams, ja, jo attiecīgās kodola valstis, ja, viņas būtu pret, ja, kāda tālāku izplatību. Ja, un, protams, viņiem jāgarantē. Ja gadījumā kāds no šiem te uzbruk valstī, kur nav kodola ieroči, tad viņiem ir jāsniedz palīdzība. Ja. Bet mums, kā mazām valstīm, to nekad neļaus. Neļaus, ja, teiksim, savu. Pirmkārt, tas ir nenormāli dārgi, ja. Es domāju, ka mēs nevaram palīdēt ekonomiski nemaz, ja. Un otrkārt, tāpat, ka neļaus Ziemeļkoreja, Irāna, ja, attiecīgi, ja, arī mums to nekad neļaut. Bet jā, es varu pateikt godīgi, ka, teiksim, atomieroči, protams, garantē to, ka šī te valsts neatkarība tiek aizsargāta, vai ne, un tam līdzīgi, bet to mums vienkārši nepaļaus. Sakiet, lūdzu, vai Latvija šobrīd var justies droši? Ziniet, es atceros diskusiju kaut kad Eiropas mājā, ja es nemaldos 2007. gadā, man liekas, ja. Variet pārbaudīt, iegūlēt, tad, kad aizsardzības ministrs bija Ģits Valdis Kristovskis. Un tad viņš teica tādus vārdus, ja, kad Latvija tik droši kā vēl nekad. Jo mēs esam NATO vai ne, tam līdzīgi un tam līdzīgi. Ja. Un ziniet, kāpēc man tie vārdi palikuši atmiņā? Es tikko biju lasījis periodika.lv Tieslietu ministrijas vēstnis, kurš ir bez maksas, tur lasāms, vai ne, un es biju tikko lasījis rakstu, es nemaldos, 1940. Gada martā par Latvijas neutralitāti. Un rakstā bija teikts, ka Latvija ir tik droša, kā vēl nekad. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir līgums ar Krieviju par neuzbrukšanu, līgums ar Vāciju par neuzbrukšanu, ja? Kurš vēl mums tur uzbrukt? Bet mēs redzam, kas notika pēc pāris mēnešiem, ja?
pagāja vēl pāris mēneši, attiecīgi sākās šī te padomu agresija pret Latviju, vai ne, un kas beidzās to, ka tas beidzās visu, vai ne, jā. Tāpēc arī šobrīd, teiksim, viens puses, jā, nu mēs esam NATO dalībvalsts, jā. Mēs esam NATO, teiksim, kas ir stiprākais militārais bloks pasaulē šobrīd, jā. Bet nevajag izslēgt arī momentiņu, jā, kurš var būt, ka arī šeit var kaut kas sākties. Tas, protams, nevar būt tuvākā mēneša laikā, jā. Nu, tik ātri nemaz nevar pārsviest no karaspēka, bet atkarībā no tām, kas notiks Ukrainā, jā, būs nebūs kaut kāds pamiers un tam līdzīgi, man, jā. Nevajag izslēgt nekādu scenāriju. Mums jābūt tik gataviem vienmēr, jā. Tāpēc arī es visiem saku, kuriem ir spējas iestāties zemesardzē, jā, lai mēs būtu gatavi. Jo atcerieties, jā, vienu galveno domu. Kāpēc NATO un pārējās valstis sāka tik ļoti palīdzēt Ukrainai? Tā, ka viņi redzēja, ka Ukraiņi ir gatavi mirt par savu valsti. Kara pirmajās dienās nemaz tā nebija. Bija tās nedaudz nogaidīšanas moments, kas notiks. Ja Zeļenskis būtu aizmūtis uz Varšavu, kā viņam piedāvā, cik saprot, es domāju, tad Ukraina kristu un nekāda īpaša palīdzība nebūtu. Bet tiklīdz NATO un es un pāri redzēja, ka Ukraiņi ir gatavi cīnīties par savu valsti, sākās jau par nedēļām, par mēnešiem ar vien lielāku palīdzību, jā, kas notiks pēc tā, ka šobrīd notiek. Un arī šeit būs, man pat tas pats, jā. Es domāju, ka, teiksim, paņemsim ko tā Latvijas vēsturī, jā. Ja sabiedrotie nebūtu redzējuši, kad 18. gadā beigās, 19. gadā latvieši ir gatavi cīnīties par savu valsti, es domāju, tā palīdzība mums nebūtu bijis, kas bija no tiem valstīm. Un tas pats arī šeit. Mums jābūt gataviem jebkurā brīdī pierādīt, ka mēs esam gatavi iet kauties par savu valsti. Un ja tas tā būs, šī NATO palīdzība vienmēr garantē būs un tam līdzīgi. Ja. Protams, it kā tas 5. pants mums garantē un tam līdzīgi, ja, bet jāsaprot, ka kad arī mums pašiem, ja, nevajag tā domāt, mēs esam NATO un tā jau viss būs kārtībā. Ja. Mums pašiem jāiegulda arī aizsardzībā, pašiem jābūt gataviem iet zemesardzē, bruņotajos spēkos, vai ne, tad, lai mēs parādām to, ka mēs esam ne tikai teorijā, bet praksē gatavi iet par savu valsts cīnīties. Ja. Un tad tas dabīgi, tad šī palīdzība būs vienmēr, vai ne, ja. Un tāpat kā Ukraina. Jebkurā gadījumā katrai valstī, ja, ko jūs esat NATO, jums pašiem ir jābūt gataviem pierādīt, ka viss notiek, vai ne, un tam līdzīgi. Ja. Būsim godīgi, līdz 14 gadam mēs vēl kaut kā nebijām līdz galam sapratuši, ja, ka tas briesmas pastāv, vai ne, ja. Un arī šī mūsu izdevuma aizsardzība bija tāda, kāda viņa bija, vai ne, un tad reāli tikai, būsim godīgi, ja, pēc 14 kādu notikumiem, ja, tad mēs sapratām, ja, kad ir laiks ieguldīt aizsardzībā, vai ne, un tam līdzīgi. Un, tas, kas ir notiek, un tāpēc ar mūsu vienmēr šobrīd jau kā piemēru, kad ir uz Baltijas valstīm, ja, tad 2% tiek tērēt un jau vairāk, vai ne, un tam līdzīgi, ja, tad pilnīgi cita attieksme, ja, attieksme pret tevi, vai ne, un tam līdzīgi. Nobeigums. Varbūt ir kāds jautājums, ko jūs vēlaties pajautāt man. Varat jautāt man jebko. Nav, kā saka, īsti labs tas dialogs, kad uzdod tikai vienu pusi jautājums un otru pusi atbild. Tāpēc es arī vēlos dot iespēju izteikties. Es pajautāšu jums, kā jaunākam cilvēkam par mani, kādu jūs redzat Latviju pēc 10 gadiem Ziemassvētkos? Pēc 10 gadiem Ziemassvētkos. Pirmkārt brīvu. Es gribētu teikt spēcīgāku nekā šodien, baltu ar sniegu un lai cilvēki būtu laimīgi. Tas būtu tās, laikam, vērtības, ko es gribētu redzēt Latvijā pēc 10 gadiem. Paldies jums par sarunu. Vēlamies arī pateikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem uzņēmumam Kafijas banka, organizācijai Esi gudrinieks un skaistnokopšanas salonam Rabārbers. Paldies, Jāni! Paldies!